Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijām Juris Saukāns. Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants ar video zvana starpniecību ir informējis NATO kolēģus par situāciju Izraēlā, kas pēc Hamas uzbrukuma bombardē Gazas joslu. NATO valstis ir apliecinājušas Izraēlas aizsardzības ministram savu atbalstu, bet mudinājušas Izraēlu rēģēt samērīgi. Arī ASV prezidents Joe Baidens ir brīdinājis, ka Izraēlē, neraugoties uz visām dusmām un neapmierinātību, ir jārīkojas saskaņā ar kara likumiem. Gazas joslas veselības ministrija vakar ziņoja, ka Izraēlas gaisa un artilērijas triecienos Gazas joslā nogalināto palestīniešu skaits ir pieaudzis līdz vismaz 1537 un vismaz 6612 ir ievainoti. Izraēla ne tikai veic gaisa un artilērijas triecienus pret palestīniešu kaujinieku grupējuma Hamas objektiem Gazas joslā, bet ir arī bloķējusi pārtikas, degvielas un medikamentu piegādes teritorijai, kuru pārvalda Hamas. Polijā svētdien notiks parlamenta vēlēšanas, kuras daudzi dēvē par nozīmīgākajām kopš 1989. gada. Vienlaikus ar parlamenta vēlēšanām notiekošajā referendumā poļiem jāatbild uz 4 jautājumiem, proti, vai viņi piekrīt uzņemt nelegālos imigrantus no Āfrikas un tuvajiem austrumiem, vai viņi atbalsta valsts uzņēmumu pārdošanu ārvalstniekiem, vai viņi piekrīt pensionēšanās vecuma paaugstināšanai un vai būtu nojaucams žogs, kas uzcelts uz robežas ar Baltkrieviju. Opozīcija aicina vēlētājus referendumu boikotēt, apgalvojot, ka referenduma jautājumi formulēti tendenciozi un ar nolūku vairot atbalstu valdošajām partijām. Augšdaugavas novada pašvaldībai tiek izvirzītas arvien jaunas prasības pirms pieņemt likumu par zemes nodošanu industriālā parka izveidei, informē priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts no Latgales partijas. Ja vēl maijā Saeima konceptuāli atbalstīja likumprojektu par valsts meža zemes bezatlīdzības nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei, tad pirms nodošanas 3. lasījumam likumprojekts apstājies. Saeimas tautsaimniecības komisijai būtu jārūpējas par tautsaimniecības attīstību, nevis jāliek šķēršļi, pārmet Aizbalts. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka tuvākajā laikā varētu būt lēmums par Rēzeknes domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča no Kopā Latvijai iespējamo atstādināšanu. Katrā ziņā procedūra ir sākta, bet ministrija turpina darbu pie tiesiskā pamatojuma. Biedrība Latgoles Saeima nosūtījusi vēstuli Rīgas domes vadībai, aicinot nomainīt Maskavas ielas nosaukumu Rīgā, pārdēvējot to par Latgales ielu. Ja esošo Latgales ielu Pļavniekos tiek piedāvāts pārdēvēt kādas citas Latgales apdzīvotas vietas, piemēram, Tilžas, Ciblas vai Viļakas vārdā. Aicinājumu Rīgas domes vadībai parakstījuši Arnis Slobožaņins, Guntis Rasims, Juris Viļums, Valdis Labinskis, Anna Rancāne un citi. Ceturtdien valsts robežsardze novērsusi 122 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, bet humānu apsvērumu dēļ aizvadītajā diennaktī robežas šķērsošana nav liegta 3 cilvēkiem. Pēdējo 2 mēnešu laikā tendence saglabājas. No Baltkrievijas Latvijā cenšas nelegāli iekļūt, bet netiek ielaisti ap 100 migrantiem dienā. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas robežsargi atturējuši 11 162 cilvēkus, bet humānu apsvērumu dēļ Latvijā ir uzņemti 393. Daugavpilī no pirmdienas, 16. oktobra, daļēji tiks atjaunota tramvaju satiksme. Varēs izmantot 3. tramvaja maršrutu, kas kursē standarta maršrutā no Stropiem līdz Cietoksnim, un 1. tramvaja maršrutu, kas uz laiku pārvietosies pa daļēji atjaunoto maršrutu Stropi dzelzceļa stacija. No 16. oktobra vairs nekursēs autobusu maršruts numur 99 autoosta Stropezers, kas aizstāja 3. maršrutu tramvaju. Kamēr tramvaja satiksme nav pilnībā atjaunota, autobusi maršrutā numur 98 Maizes kombināts Ķīmiķu ciemats un 97 autoosta Ķīmija turpinās pārvadāt pasažierus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dome paredzējusi finansējumu komunālās saimniecības pārvaldes nākamā gada budžetā 684 985 eiro apmērā gājēju pārvada pār dzelzceļu atjaunošanai jaunajā Forštatē. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbilda SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.